Sveiki visiem! Šodien parunāsim par daļām. Sāksim ar pašu sākumu un centīsimies aiziet maksimāli tālu, lai jums būtu viegli skolā un vispār izprastu šo tēmu. Tātad, sāksim ar pamatu. 3/4. Tātad daļas mēs redzam šādā veidā atspoguļotu, un kas tas tāds ir? Tātad 3, kas ir rakstīts augšā, tas ir skaitītājs. Skaitītājs. Un apakšā četrnieks ir saucējs. Savpēr reiz arī var pierakstīt, ka skaitītājs parāda, cik daļas mēs paņemam, un saucējs parāda, cik daļās ir kaut kas sadalīts. Piemēram, ja mums ir aplis, un mums ir pateikts iekrāso 3/4 no apļa, tas nozīmē, ka aplis ir sadalīts 4 vienādās daļās, un mēs vēlamies iekrāsot 3. Mēs krāsojam 3 daļas. Tas izskatās lūk šādi te. Tālāk. Mums var būt arī piemērs. Piemēram, 2/5. Un piemērs var būt, mēs redzam kopā 4, 6, 8, 10 klucīšus. Un palūdzu iekrāso 2/5 daļas no 10 klucīšiem. Ko mēs darām? Mēs sadalām 10 klucīšus 5 vienādās daļās. Tātad tas ir 2/5 no 10. 10 sadalām 5 vienādās daļās, iegūstam 2. Un, ja mums vajadzēja 2 daļas, tad 2 reizes ar 2, un tas ir 4. Attiecīgi mums ir jāiekrāso tagad 4 daļas. Šo darbību sauc daļa no skaitļa. Ja? Tad aprēķina daļu no skaitļa. Parādīšu jums vēl pāris piemērus, varēsiet iepauzēt un paši izpildīt. Tātad, piemēram, 4/5 no 20. Uzreiz vēlos pastāstīt. Mums ir vārdiņš no. Ja ir vārdiņš no, tas nozīmē, ka 20 ir sadalīts 5 vienādās daļās, un mēs vēlamies 4 no tām. Piemēram, mums ir 5 kastītes. Tas kopā veido 20 vienības, vai piemēram 20 tābolus. Un mēs gribam uzzināt, cik ir 4 no tām. Tātad, pirmā darbība šādos piemēros 20 dalam ar 5. Iegūstam 4. Tātad katrā kastē ir, piemēram, 4 āboli. Otrā darbība mēs vēlamies uzzināt, cik mēs paņemam. Tāpēc vienas kastes vērtību reiznam, cik kastes mēs vēlamies paņemt. 16. Tātad 4 ir 16. Tagad es jums iedošu uzdevumus, jūs izpildīsiet un pēc tam varat pārbaudīt. Tātad 3/5 no 15, 5/8 no 40. Uztaisiet pauzīti, izpildat un tad paskatīsieties, kā tas tiek rēķināts. Tātad vārdiņš no 15 sadalām 5 vienādās daļās, iegūstam 3. Mums vajag 3 tādas daļas, tātad 3 reizes 3 ir 9. 40 dalam ar 8, iegūstam 5. 5 reizes 5 ir 25. Tātad atkārtošos. Ja ir vārdiņš no, tas nozīmē, ka mums ir dots viss kopējais apjoms, un mēs vēlamies uzzināt konkrētu daļu. Ir uzdevumi, kur ir vārds
ir. Un tad ir jābūt uzmanīgiem. Tas nozīmē, ka 4 daļas no 5, 4 daļas ir 20, un mēs vēlamies uzzināt, cik ir 5 daļas. Tātad, ja mēs uzzīmējam tos pašus, 4 aplīši ir 20, un mēs vēlamies uzzināt, cik ir 5 aplīši. Tātad pirmā darbība, ko mēs darām, 20 sadalām uz 5, iegūstam 4. Vārdiņš ir 20 dalām ar 4, iegūstam 5. Tātad viens aplīts ir 5. Un otrā darbība, 5 reizam, cik daļās tika sadalīts? 5. Un tas ir 5 reiz 5 ir 25. Tātad 4/5 no 25 ir 20. Šādus piemērus bieži vien pieraksta arī nedaudz savādāk. Uzreiz parādīšu, lai nav tā, ka skolā ir tāds piemērs un nav zināšana, kas tas ir. Piemēram, 3/7 no x ir, vai arī vienkārši vienādības zīme, ir, ko mēs varam paņemt, 35, piemēram. Ir viens vai otrs. Attiecīgi, mums ir tieši tas pats uzdevums, vienkārši savādāk pierakstīts. Tātad 35 sadalām ar 3, vai 36. 36 dalām ar 3, iegūstam 12. Un tātad 1/7 daļa ir 12, mums tādas ir 7. Tātad 12 reiz 7 ir 84. Tātad 3/7 no 84 ir 36. Šādi tiek risināti gan parastie skaitļi, gan mērvienības, kilogrami, grami, eiro, jebkas. Tā mēs varam aprēķināt jebko, arī zīmējumu. Ja mums ir iedots kaut kāds zīmējums, kur mums ir jāiekrāso vai jāatzīmē kāds konkrēta daļa, uzzinām, kāda ir apjoms, izdalām ar saucēju un sareizam ar skaitītāju. Tagad es jums iedošu uzdevumus, kas ir jāizpilda. Esat uzmanīgi ar vārdiņiem no un ir, ko tikko mācījāmies. 2/5 no 1 metra. Varat jau sākt pildīt. Uztaisiet pauzi, izpildat un uzreiz sāksim pārbaudīt. Tātad 2/5 no 1 metra. 1 metru, tā kā mums ir mērvienības, mēs vienmēr uztaisam nedaudz lielākas, lai mums būtu vieglāk izdalīt. Piemēram, 1 metrā mums ir 10 decimetri, kas dalās ar 5, vai 100 centimetri. Jūs paši varat izvēlēties, uz ko jūs vēlaties pārveidot. Tātad 10
dalīts ar 5, 2, 2 reiz 2, 4. Vai arī 100 dalām ar 5, iegūstam 20, 20 reiz 2 ir 40 centimetri. Tāpat arī stundās. 2 stundās ir 120 minūtes. Tātad izdalām ar 12, 120 izdalām ar 12, iegūstam 10, 10 reizinām ar 4, iegūstam 40 minūtes. 5 astotās no 1 kilometra. 1 kilometrā ir cik metri? 1 kilometrā ir 1000 metri. Attiecīgi 1000 dalām ar 8. Tagad būs ātri parādīšu, kā dalīt rakstos. Viens skaitlis, šeit ir viens skaitlis, bet mēs skatāmies, ka astotnieks vienniekā neieiet. Tāpēc mēs ņemam blakus papildus kaimiņu. Desmitniekā astotnieks ieiet 1 reizi, un tas ir 8. Pāri paliek 2. Nolaižam lejā 0. 20. Astotnieks ieiet 2 reizes, un tas ir 16. Pāri paliekot 4. Nolaižam lejā 0. 40. Astotnieks ieiet 5 reizes, 5 reiz 8, 40. Atlikuma nav. Tātad 1000 metri dalīts ar 8 ir 125 metri. Bet mums nevajag 1/8 daļu, bet mums vajag tādas 5. Tāpēc 125 reizinam ar 5. Protams, arī rakstos stabiņā. 5 reiz 5, 25. 5 rakstam šeit 2 prātā. 5 reiz 2, 10 plus 2, 12. 5 reiz 1, 5 plus 1, 6. 625. Tālāk, kā mēs redzam, ir vārdiņi ir, un tas nozīmē, ka mums ir dota mazā daļiņa un jāaprēķina, cik no kura skaitļa tika tas paņemts. Tātad. 30 mēs dalām ar 3, jo mums ir vārdiņš ir, tas ir 10. Tātad 1/5 daļa ir 10 un 5/5 ir 50. 1 kilometrā cik ir metri? 1000. Un tagad mēs 1000 dalīsim ar 4. 1000 dalām ar 4. Četrnieks vienniekā neiet, tāpēc ņemam kaimiņu. 40 dalīts ar 4 ir 2. 2 reiz 4, 8. Pāri paliek 2. Nolaižam lejā 0. 20 dalīts ar 4 ir 5. 5 reiz 4, 20. Atkal nekas nepaliek pāri. Tagad lejā 0 liekam. 0 dalīts ar 4 nedalās, tāpēc rakstam 0. Un mums sanāk 1/5 daļa ir 250. Tātad mēs tagad gribam uzzināt, cik ir 5/5 daļas, tāpēc 250 reizinam ar 5. 0, 25 un 12. Tātad 4/5 no 1120 metriem ir 1 kilometrs. Tas ir viens. Tātad, otra lieta, mēs varam daļas saskaitīt un arī atņemt. Saskaitīt un atņemt. Bet pirms tam mēs parunāsim par daļu saīsināšanu, paplašināšanu un par jauktiem skaitļiem un neīstām daļām. Tātad, kā redzat, mēs parasti rakstam skaitītais un saucējs. 8 desmitās. Šādu skaitli daļu parasti mēs arī saīsinām. Ko nozīmē saīsināšana?
Daļu saīsināšana nozīmē, ka mēs gan augšējo, gan apakšējo skaitli dalam ar vienādu skaitli. Tas ir, šajā gadījumā abi dalās ar 2. 8 dalīts ar 2 – 4, 10 dalīts ar 2 ir 5. Kāpēc mēs saīstinām? Lai mums būtu vieglāk saprast. Jo, piemēram, ja mums būtu 4/8 vai 1/2. Un mēs zinām, ka 1/2 ir puse. Piemēram, man ir palikusi pusi kūka vai 4/8 daļas. Nu, protams, ka puse kūka ir vieglāk mums saprast, cik tur gabaliņi mums ir. Tagad atkal jums iedošu uzdevumu, jūs saīsināsiet un ejam tālāk. Iepauzējam, saīsinat un atkal pārbaudīsim. Tātad 8 un 12 abi dalās ar 4. 8 dalīts ar 4 – 2, 12 dalīts ar 4 – 3. 27 un 36 abi dalās ar 9. 27 dalīts ar 9 – 3, 36 dalīts ar 9 – 4. 45 un 40 dalās abi ar 5. Tas ir 9 un tas ir 8. Vienīgais šim piemēram vēl viss līdz galam nav izdarīts. Mums ir jāatcerās, ka skaitītājs nedrīkst būt lielāks par saucēju. Nekad. Ja mums tā gadās, mums ir jāpārtaisa par jauktu skaitli. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies, cik reizes astotnieks ieiet devītniekā, tā ir vienu reizi. Ja mums no 9, piemēram, konfektēm paņemam 8, lai uztaisītu vienu iepakojumu, mums vēl paliek 1 pāri no 8. Tātad 9/8 ir 1/1/8. Tagad es uzrakstīšu vēl tādas neīstas daļas, un jūs pamēģināsiet tās pārtaisīt par jauktu skaitli. Uztaisiet pauzīti, izpildiet, un tad atkal pārbaudīsiet. Tātad, trīnieks 28. ieiet 7 reizes, 9 reizes, jo 3 reizes 9 ir 27. Tātad no 28 paņemam 27, paliek pāri 1/3. 130 ieiet 1 reizi un ir 30 simtās. Bet tā nav atbilde, jo 30 simtās vēl var saīsināt. Abus skaitļus var dalīt ar cik? Mēs ņemam parasti ar vislielāko, tātad 10. Un tas ir 3/10. Mēs, protams, varējām dalīt ar 2, ar 5. Tomēr mums ir jāīsina tik ilgi, kamēr mēs vairs neko nevaram saīsināt. Tāpēc gudri būtu, ja mēs dalītu uzreiz ar maksimāli lielāko skaitli. Šeit nākamajā 5 45 ieiet tieši 9 reizes un pāri nekas nepaliek. Tagad pamācīsimies otrādāk. No jaukta skaitļa pāriet uz neīstu daļu. Piemēram, 2/3/4. Mums jāpāriet uz neīstu daļu tad, ja mēs daļas vēlamies sareizināt vai izdalīt. Tāpēc mums tas ir jāmāk. Tātad, ko mēs darām? Mēs ņemam saucēju, reizinām ar veselo skaitli un pieskaitam skaitītāju. Apakšā vienmēr rakstot tādu pašu saucēju. 4 reizes 2,
8, 8 plus 3 ir 11 ceturtās. Tagad atkal iedod piemērus, jūs izpildat. 3, 2 piektās. Un izpildam, uztaisam pauzi un izpildam. Tātad 5 reiz 3 15 plus 2 ir 17 piektās. 7 reiz 4 28 plus 2 30 septītās. 9 reiz 1 9 plus 5 14 devītās. Kad tas viss ir apgūts, var pāriet uz daļu saskaitīšanu un atņemšanu. Tātad, kas ir svarīgākais? Kad mēs saskaitam vai atņemam daļas, saucējiem, jeb apakšējiem skaitļiem ir jābūt vienādiem. Tātad, ko mēs darām? Piemēram, 5 8 plus 1 8 saskaitam un mums ir 6 8. Atceramies, daļas vienmēr mēs saīstinām. Abi skaitļi dalās ar cik? 2 un ir 3 ceturtās gala atbilde. Bet skolējums viss nav tik vienkārši un saucēji ir dažādi. Tie vienmēr ir jāvienādo. Un mums ir 3 veidi, kā vienādot saucējus. Tos 3 veidus esmu izdomājusi es, pēc kuriem jūs ejat cauri. Un, ja pirmais paņēmies nedara, ejat uz otro. Ja otrais nedara, ejam uz trešo. Tagad es parādīšu visus 3 paņēmienus, lai jūs viņus apgūtu un varētu izmantot arī skolā. Tātad, arī diktēšu. Kad es diktēju, lūdzu pierakstiet, lai jums būtu skaisti pieraksti. Un ceru, ka arī viss, ko jūs šeit esat redzējuši, arī tiek pierakstīts jūsu burtnīcā. Tātad, 4 devītās plus 3 18. Tātad, šeit mēs redzam, ka saucēji ir dažādi un mums tie ir jāvienādo. Un sākam ar pirmo paņēmienu. Pirmais paņēmiens es diktēju, jūs pierakstat. Lielāko saucēju 18 dalam ar mazāko saucēju 9 un ar dalījumu reizinam daļu, kurai ir mazākais saucējs. Attiecīgi 18 dalam ar 9, tas ir 2. Lielāko saucēju dalam ar mazāko saucēju un ar rezultātu reizinam daļu, kurai ir mazākais saucējs. Tātad ar 2 jāreizina 4 8. 4 9. 4 reiz 2 8, 9 reiz 2 18 plus 3 18. Kad saucēji ir vienādi, saskaitam skaitītājus. Iegūstam 11 18. Tagad es uzrakstīšu vēl 2 piemērus. Jūs tos izpildīsiet, izmantojot pirmo paņēmienu. Un sākam pildīt. Uztaisiet pauzi, izpildat un tad pārbaudīsiet kopā ar mani. Tātad 12 un 24 nav vienādi, mūsu mērķis ir to vienādot.
ņemam lielāko saucēju, dalam ar mazāko saucēju. To parasti dara galvā. Iegūstam 2. Ar divnieku reizdam to daļu, kurai ir mazākais saucējs, jeb šo. 5 reiz 2 – 10, 12 reiz 2 – 24, plus 7 – 24. Tagad, kad ir vienādi saucēji, saskaitām skaitītājus. 17, 24. Tā kā 17 ir pirmskaitlis, un pirmskaitlis ir skaitlis, kas dalās ar 1 vai pats ar sevi, mēs šo nevaram vairs saīsināt. Tagad mēģinam otru. 12 izdalam ar 4 ir 3. Un sareizinām 3 reiz 3 – 9, 3 reiz 4 – 12, mīnus 5 – 12. Atņemam 9 mīnus 5 – 4, 4 – 12. Un atceramies, ka, ja ir iespējams, daļas saīsinām. 4 un 12 dalās ar cik? Ar 4, un tas ir 1/3. Tas ir pirmais paņēmiens, kā mēs varam aprēķināt daļas, kad saucēji nav vienādi. Tagad pamēģināsim otro variantu. Otro variantu mēs izmantojam tad, kad nestrādā pirmais. Tātad 5 sastās plus 3 astotās. Atkal. Saucēji nav vienādi. 8 ar 6 nedalās, tāpēc mēs izmantojam otro paņēmienu. Un tagad pierakstat. Otrais paņēmiens ir lielāko saucēju reizinam ar 2, 3, 4 un tā tālāk, līdz reizinājums dalās ar mazāko saucēju. Lielāko saucēju dalam ar 2, 3, 4 un tā tālāk, līdz ar reizinājumu dalās mazākais saucējs. To mēs arī darām galvā. Sākumā, protams, varat darīt burtnīcā, pierakstīt un pēc tam, kad jūtaties droši, darīt to galvā. 8 reiz 2 ir 16, 16 ar 6 nedalās. 8 reiz 3 ir 24, 24 dalās ar 6 un ir 4. Lūk, mēs esam atraduši mūsu kopsaucēju. 24 dalās ar 8 un ir 3, un 24 dalās ar 6 un ir 4. Tātad mūsu mērķis ir dabūt tā, lai saucējs būtu 24. 5 sastās reiznam ar 4 un 3 astotās reiznam ar 3. 5 reiz 4 – 20. 24. plus 9 – 24. Kad saucēji ir vienādi, saskaitam skaitītājus. 29 – 24. Bet tas nav viss. Redzam, ka skaitītājs ir lielāks par saucēju. Tā nedrīkst būt. Tāpēc mēs skatāmies, cik reizes 24 ieiet 29. Un tas ir 1 reizi. Pāri paliek 5, 24, un to mēs vairs nevaram saīsināt. Tagad es iedošu jums piemērus šādus, jūs aprēķināt un atkal kopā pārbaudīsim. Tā. Atkal uztaisat pauzi, kad ir gatavs, varam pārbaudīt. Tad atkal skatāmies 9 un 6 nav vienāds, tāpēc mēs vienādojam saucējus. 9 ar 6 nedalās, tāpēc veidam otro paņēmienu.
lielāko saucēju, kas ir 9, reizinām ar 2, tas ir 18. Un 18 dalās ar 6. Tātad mūsu mērķis ir dabūt saucējos 18. 5 9 reizinām ar 2 un 5 6 reizinām ar 3. 5 reiz 2 10, 18 plus 15 18. Kad saucēji ir vienādi, skaitītājs. 25 18. Atkal skaitītājs ir lielāks par saucēju, tāpēc skatāmies, cik reizes 18 ieiet 25. Tas ir vienu reizi un paliek 7 18. To, diemžēl, nevaram saīstināt. Kā esat pamanījuši, es vienmēr iedodu jums vēl papildus uzdevumu, ko jūs paši varat pamēģināt izpildīt. Bet neesmu jums stāstījusi. Tātad 1 vesels 3 5 plus 7 12. Kad mums ir saskaitīšana atņemšana, veselos skaitļus mēs visu laiku velkam līdzi. Viņi ir, bet mēs viņus neaiztiekam. Piemēram, mums sanāk 3 8 plus 7 12 ir jāvienādo. 12 dalās reizinās ar 2, tas ir 24, un 8 dalās ar 24. Tātad šo daļu reizinām ar 3, šo reizinām ar 2. Iegūstam 1 vesels 9 24 plus 14 24. Un mēs skaitam visu kopā. 1 vesels, kā redzēt, viņš visu laiku kustās uz priekšu. 1 vesels ir 23 24. Un tā ir mūsu atbilde. Vienīgais brīdis, kad mēs tos veselos skaitļus tiešām izmantojam, ir tad, kad mums vajag, piemēram, atņemšanā, un mēs nevaram atņemt. Piemēram, mums būtu 2 veseli, 1 ceturtā mīnus 5 sestās. Atkal, šis pats ir jāsaskaitā, jāvienādo saucēji. Mēs nevaram izmantot pirmo variantu, izmantosim otro variantu. Tātad 6 nedalās ar 4, 6 reizam ar 2 ir 12, un 12 dalās ar 4, tas ir 3. Attiecīgi, šo reizam ar 3, šo reizam ar 2. Iegūstam divnieks visu laiku iet līdzi, 3 12 mīnus 10 12. Un kā redzam, tagad mēs nevaram atņemt no 3 10. Un mums ir jāņem palīgo šis 2 veseli. Mēs 2 veselus, mums ir 2 varianti. Mēs varam pārtaisīt par neīstu daļu, to, ko mēs mācījāmies, 12 reiz 2 plus 3, vai mēs varam sadalīt. 1 vesels un 1 vesels. Kad ir lielāks skaitļi, tas uzreiz liek par savu manību. Mēs varam pat nomainīt uz 7. Tātad 6 veseli un 1 vesels. Jo tagad ir 7 veseli, mēs negribam taisīt uz neīstu daļu un atkal taisīt uz īstu daļu. Tātad 1 vesels pārtaisam mazākās daļiņās. Mēs redzam, ka šeit saucējs ir 12, tātad 1 veselo pārtaisam uz 12 un pieskaitam pie šī trīnieka klāt. 6 veseli 12 plus 3 15 12 mīnus 10 12. Un tagad mēs varam atņemt. 6 kā parasti nāk līdzi, 15 mīnus 10 5 5 12. Tagad parādīšu trešo variantu. Tātad trešo variantu mēs izmantojam tad, kad mēs nevaram izmantot pirmo un otro variantu. Tātad 7 ar 5 nedalās, 7 reiz 2 reiz 3 reiz 4, tās reizināt nedalās ar 5, un mēs varam tikai sareizināt krustaniski.
Jo, ja mēs reizēsim 5 ar 7, tas būs 35, un 7 reiz 5 arī ir 35. Mūsu mērķis ir sasniegts, vienādoti saucēji. Tātad 28 35 plus 15 35. Vienādoti saucēji, tad saskaitam 43 35. Skaitītājs nevar būt lielāks par saucēju, tas ir 1 vesels 8 35. Un to mēs nevaram saīsināt, tā ir arī atbilde. Šo trešo variantu jūs varat izmantot, ja nu galīgi nekas nesanāk, jo tas vienmēr būs pareizi. Bet, ja mums sanāk 1, 2, tas būtu pareizāk un gudrāk, jo jūs strādājat ar maziem skaitļiem, un strādājot ar maziem skaitļiem ir mazāk iespējamība kļūdīties. Tāpēc tas ir drošāk. Tagad es iedošu tādus uzdevumus, kur būs visi 3 paņēmieni. Jums pašiem būs jāizdomā, kuru paņēmienu jūs izmantosiet un izpildīsiet. Atkal uztaisīsiet pauzi, izpildat, pārbaudīsiet kopā ar mani. Tātad 18 dalās ar 6, tas ir 3, tātad mums ir pirmais paņēmiens. Šo daļu reizinam ar 3. 12 18 plus 15 18 ir 27 18. 18 27 ieiet vienu reizi, tas ir 9 18. 9 18, abi skaiti dalās ar 9, ir 1 vesels 1 otrā. Nākamais šeit 8 ar 6 nedalās, tāpēc 8 reizinām ar 2, 3, 4, līdz atrodam kādu kopsaucēju. 8 reiz 2, 16 ar 6 nedalās, 8 reiz 3, 24, tas dalās ar 6 un ir 4. Attiecīgi visu šeit reizinām ar 4, un šeit ar 3, lai saucēji būtu 24. 1 vesels 4 24 mīnus 21 24. Šeit gan pārtaisam par neīstu daļu, jo veselos mēs nevaram neko sadalīt, jo tur jau ir tikai 1 vesels. 24 reiz 1 24 plus 4 28 24. Mīnus 21 24. ir 7 24. 7 un 24 nav neviens skaitlis, kas kopā dalītos, tāpēc tā ir atbilde. Un šeit nākamajā mēs redzam, ka 7 ar 5 nedalās, 7 reiz 2 reiz 3, tas reizinājums nedalās ar 5, tāpēc mēs sareizinām krusteniski. 5 un 7. 2 veseli 15 35 plus 1 vesels 28 25. 2 plus 1 3, 15 plus 28 43 25. 25 43 ieiet vienu reizi, tāpēc pie 3 veseliem parādās 4 veseli un paliek 25, 13, tas ir 8, 18. Un tas arī neko
nesaīsinās. 4 veseli, 18, 25. Kad ir iemācījušies vienādot saucējus, ir īstais laiks saprast par daļu salīdzināšanu. Mums tad prasīja, piemēram, kas ir lielāks? 3 ceturtās vai 1 otrā? Mēs varam salīdzināt tikai tad, ja saucēji ir vienādi vai skaitītāji ir vienādi. Tātad, piemēram, ja mums vajag salīdzināt, kas ir lielāks, vienādosim tagad saucējus. 4 dalās ar 2 ir 2, tātad šo daļu mēs vienkārši sareizinām ar 2. Iegūstam 3 ceturtās un 2 ceturtās. Tagad atceramies nodarbības sākumu. Ja apakšējais nozīmē, cik daļas ir sadalīts, un augšējais nozīmē, cik daļas mēs esam paņēmuši, tad, protams, ja kūka ir sadalīta 4 daļās un es paņemu 3 gabaliņus, es dabūnu vairāk, nekā ja kūka ir sadalīta 4 gabaliņos un es paņemu 2. Tātad 3 ceturtās ir lielāks nekā 1 otrā. Ir variants, kad mums izdevīgāk ir vienādot skaitītājs. 8 dalās ar 4, tas ir 2, tātad šo reizinam ar 2. Un mums sanāk 8 18 un 8 17. Tātad, ja skaitītāji ir vienādi, tad lielāka daļa ir tā, kur saucējs ir mazāks. Jo, ja man būtu 8 kūkas un 17 draugi, tad katrs dabūtu lielāku gabaliņu, nekā ja man būtu jādala 18 gabaliņos. Tātad, ko es vēlos atgādināt? Ja jāvienādo saucēju, ja jāsalīdzina daļas, vai nu vienādojam saucējus un lielāka ir daļa tā, kurai skaitītājs ir lielāks, vai arī, ja jāsalīdzina daļas, mēs vienādojam skaitītājus un lielāka daļa ir tā, kurai ir mazāks saucējs. Cerams, ka tas ir saprotams. Un tagad mēs aiziesim pie pašas pēdējās daļas, jeb daļu reizināšana un dalīšana. Un tad mēs būsim pilnīgi visu izgājuši, kas ir saistīts ar daļām, tad tikai ir jāpraktizēs. Es noteikti uztaisīšu uzdevumus, kas būs redzami šī video aprakstā links uz mācību materiāliem, un tur būs arī iespēja iegādāties uzdevumus un patrenēties. Atkal tos uzdevumus labi pildīt, tagad jums ir paralēliet video un varat atrast tīri konkrēti uzdevumu un piemērus, kurus tiek stāstu attiecīgo likumu, paņēmienu un risināšanas gaitu. Tātad, ja mums ir 4 15. jāreizina ar 20 24. Kad mums ir daļu reizināšana un dalīšana, mēs neko saucējs mēs daudz. Tad, kad ir reizināšana un dalīšana, saucēji netiek vienādoti. Mēs vienkārši daļu liekam uz vienas strīpas. Un atkal ir 2 varianti, kā jūs tālāk varat rīkoties. Pirmais variants, jūs varat visu sareizināt, un šī strīpa nozīmē dalīšanu, pēc tam izdalīt ar saucēju. Vienīgais, tas ir lieli skaitļi, un tas varētu būt bišķiņ pagrūti. Gudrāk, labāk būtu, ja jūs saīsinātu. Ko nozīmē saīsināšana? Jūs paņemat vienu no augšas, vienu no apakšas skaitli un dalat ar vienādu skaitli. Piemēram, 15 un 20 abi dalās ar kādu skaitli? Ar 5. Te ir 3 un te ir 4. 4 un 24 dalās ar 4, 1 un 6. Bet tas vēl nav viss. 4 un 6 dalās ar 2. Tas ir 2 un tas ir 3. Nu gan, neko nevaram saīsināt. 1 reiz 2, 2, 3 reiz 3, 9.
Tātad, ja mēs reizinām 4 15 ar 20 25. vai 24. tas ir 2 9. Ja mums ir jaukts skaitlis, mēs to skaitli pārtaisam par neīstu daļu. To, ko jau mācījāmies šajā nodarbībā. 4 reizinām ar 2 ir 8 plus 3 11. 4. reiz 12 22. Atkal saīsinām. 4 un 12 abi skaitļi dalās ar 4, 1 un 2. 2 un 22 abi dalās ar 2, 1 un 11. Un 11 un 11 dalās ar 11. Tas ir 1 un 1. Kopā sanāk 1 reiz 1, 1, 1 reiz 1, 1. Skaitļi ir vienādi, tāpēc sanāk 1 vesels. Ar dalīšanu ir praktiski tas pats. Vienīgais, kas mums ir jāatcerās, ka mums dalītājs griežās uz riņķi, un atkal mums ir reizināšana. Tad dalīšanā mums tikai jāpagriež. Parādīšana. 15 18. dalīts ar 5 9. Tad tagad mums ir dalīšana. Dalītājs griežās uz riņķi. 15 18. reiz 9 5. Saīsinām. 18 un 9 dalās ar 9, tas ir 1 un 2. 15 un 5 dalās ar 5, tas ir 1 un 3. Vairāk neko saīsināt nevaram. Iegūstam 3 otrās. Skaitītājs nedrīkst būt lielāks par saucēju. Divnieks trīniekā ieiet 1 reizi un paliek pāri 1 otrā. Tagad es jums uzrakstīšu vēlreiz uzdevumus ar reizināšanu dalīšanu. Jūs tos izpildīsiet un tad jau būsiet pilnīgi visu apguvuši svarīgāko par daļām un atliks tikai trenēties. Izpildat, un tad atkal pārbaudīsim. Ja ir reizināšana, mēs liekam visu uz vienas strīpas. 12, 27, 18, 36. Saīsinam. 12 un 36 abi dalījās gan ar 2, gan ar 4, gan ar 6 un arī ar 12. Mūsu mērķis ir dalīt vienmēr ar visu lielāko, lai mums nebūtu ļoti ilgi jāīsina. Tātad te ir 1, te ir 3. 18 un 27 dalās ar 9. Tas ir 2 un tas ir 3. Vairāk saīsināt neko nevaram, tāpēc iegūstam 2 9. Šeit mums ir jaukts skaitlis, pārtaisim par neīstu daļu. 9 reiz 2 18 plus 3 21. Un šeit mums ir 9. Griežam uz riņķi 28, 27 un sareizinām. Tāks. Un tagad es saprotu, ka es esmu nedaudz kļūdījusi ar savu piemēru, jo šeit mēs neko nevaram saīsināt. Nu labi, neko nevaram saīsināt, tad reizināsim. 21 reiz 28.
8 reiz 1, 8, 8 reiz 2, 16, 2 reiz 1, 2, 2 reiz 2, 4, skaitam kopā 8, 8, 5. Tātad 588 dalīts ar 27 reiz 9. 9 reiz 7, 63, 3 rakstam šeit, 6 prātā. 9 reiz 2, 18 plus 6, 18 plus 6, 24. Sanāk 243. Tagad mēs skatāmies, cik reizes 243 ieiet 288, man liekas 2 reizes ieiet. Reiz 2, 6, 8, 4 un paliek pāri 100, 102 un 243. Tā kā 102 un 243 ne ar ko nesaīsnās, tad tā ir mūsu atbilde. Tātad atceramies, kad ir saskaitīšana, atņemšana, saucējus mēs vienādojam. Mums ir 3 paņēmieni, 1, 2, 3, un pēc tādas secības mēs arī tos pildam. Daļu reizināšanā un dalīšanā mēs liekam uz vienas strīpas un galvenokārt cenšamies visu maksimāli saīsnāt, lai nav tā kā pēdējā, piemēram, kad ir superlieli skaitļi. Un daļas, kad vajag salīdzināt, vai nu vienādojam saucējus, un lielāka daļa ir tā, kur skaitītājs ir lielāks, vai vienādojam skaitītājus, un lielāka daļa ir tā, kur saucējs ir mazāks. Ceru, ka tagad ir skaidrs. Uzdevumi kaut kādā brīdī parādīsies šeit aprakstā, un tad jau varat pildīt arī papildus tos. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, vai nu komentāros, vai nu man privāti, un visu izrunāsim. Paldies, ka tikāt tik tālu, un lai izdodas tik galā ar daļām!